Ceļu satiksmes negadījums var notikt ar ikvienu no mums. Ja tas iespējams, aizpildiet saskaņoto paziņojumu. Katram negadījumā iesaistītajam transporta līdzekļa vadītājam ir jāizpilda veidlapas kreisā vai labā, zilā vai dzeltenā puse, kas sevī ietver ailes transporta līdzeklis A vai transporta līdzeklis B. Ierakstiet paziņojumā negadījuma datumu, laiku un vietu. Pārliecinieties, ka negadījuma vieta un laiks norādīti maksimāli precīzi. Aizpildiet informāciju par transporta līdzekļiem un to vadītājiem. Pārliecinieties, ka saskaņotajā paziņojumā norādīts transporta līdzekļa reģistrācijas numurs, vadītāja vārds, personas kods un kontaktinformācija. Ar bultiņu atzīmējiet vietas uz transporta līdzekļiem, kas cietušas negadījumā. Uzskaitiet transporta līdzekļiem redzamos bojājumus. Katra no sadursmē iesaistītajām pusēm paziņojuma vidusdaļā atzīmē negadījuma apstākļus raksturojošos lauciņus un zem tiem norāda kopējo aizpildīto lauciņu skaitu. Uzzīmējiet precīzu sadursmes schēmu. Vispirms zīmējiet ceļa ārmalas un pēc tam viduslīniju. Ja tuvumā atrodas ceļazīmes, luksafori vai citi ceļa apzīmējumi, uzskicējiet tos, norādiet ielu vai ceļu nosaukumus. Tikai pēc tam zīmējiet transporta līdzekļus tādā stāvoklī, kādā tie atradās sadursmes brīdī, skaidri norādot katra transporta līdzekļa priekšdaļu. Definējiet schēmā redzamos transporta līdzekļus ar burtiem A un B. Ar bultām norādiet automašīnu kustības virzienu negadījuma brīdī. Ierakstiet savas piezīmes par negadījuma blakus apstākļiem, kas var būt būtiski apdrošinātājam. Ar saviem parakstiem jūs apliecināt, ka esat snieguši pareizu informāciju un piekrītat negadījuma schēmai. Šādi jāizskatās pareizi aizpildītam paziņojumam. Vēlreiz rūpīgi pārbaudiet paziņojumā sniegto informāciju, pievērsiet uzmanību, lai paziņojumā obligāti būtu norādīta negadījuma vieta, laiks, kā arī iesaistīto pušu auto reģistrācijas numurs, vadītāja personīgie dati un kontaktinformācija. Pēc veidlapas sadalīšanas katram negadījumā iesaistītajam transporta līdzekļa vadītājam ir jāsaņem veidlapas oriģināls vai tā kopija un jānogādā apdrošinātājam. Atcerieties, ka arī negadījumu izraisījušai pusei ir pienākums iesniegt paziņojumu savam apdrošinātājam 10 dienu laikā un pēc apdrošinātāja pieprasījuma uzrādīt bojāto transporta līdzekli. Atcerieties, ka šo informatīvo video vienmēr atradīsiet Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja lapā www.ltab.lv.